Publiska savas idejas prezentēšana nav viegls pasākums, tāpēc pirms atbildīgā brīža ar spēli jauniešus mēģināja atraisīt uzņēmējs Kaspars Eihe. Jau tūlīt pēc tam viņš sēdās žūrijas krēslā un kopā ar citiem kolēģiem uzklausīja jauno biznesmeņu ideju lidojumu. Kas man bija milzīgs pārsteigums, kad šogad ir tie paši uzņēmēji, kas bija pagājuši gadu, un viņiem ir interesanti. Man pašai ir milzīgs prieks, kad mazais bizness satiekas ar lielo biznesu, kad ir šī sinerģija un viss notiek. Idejas ļoti dažādas, taču šogad izteikti daudz ēdamlietu, turklāt tieši puišu izpildījumā, un dažādas skaistumlietas, ar ko papildināt savu stilu. Dažiem jauniešiem šī nav pirmā pieredze skolēnu mācību uzņēmumu tirgū, un šogad viņi startēja ar jaunām idejām. Jā, mums iepriekš bija telefona vāciņa ar apdruku, bet mēs sapratām, ka šī ideja, kas mums bija, nebija laba. Mums īsti nepirka neviens. Tad mēs izlēmām šo Flora Fantasy. Mums jau ir pieprasījums, mums jau ir kas pērk. Un es domāju, šī ideja mums ir tiešām laba. Man ļoti patīk. Skolēnu uzdevums bija prezentēt savu ideju lifta runā, ja pāris minūtēs kā īsā lifta braucienā kodolīgi un interesanti iepazīstināt ar savu produktu. Pēc tam jau pieredzējušie uzņēmēji uzdeva jautājumus un deva ieteikumus. Mēs sākumā domājam, ka mums nebūs tik labi, bet pēc tās visas, ko viņi teica, laimīgāk mēs esam un pašpārliecinātāk. Nereti komersanti skolēniem jautāja, cik ilgs laiks nepieciešams produkta izgatavošanai un kāda būs tā cena. Dzirdot, ka vairāku stundu darbs tiek novērtēts ar dažiem eiro, uzņēmēji mudināja cenu celt, bet uzņēmējdarbības skolotāji mierināja, ka šobrīd tikai pats sākums. Cenu aprēķinu skolēni vēl tikai mācīsies. Jums 10. novembrī būs tirdziņš, vai tas nozīmē, ka daudz rāmju jāsaražo tam ir? Diemžēl, jā. Visu brīvlaiku ražosiet? Ne visu, bet pusi brīvlaika. Cik daudz mazo biznesmeņu vēlāk patiešām nokļūst lielajā biznesā, statistikas nav, bet viņi kļūstot redzamāki. Tie, kas ir bijuši agrāk jau skolēnu mācību uzņēmumi, tā kā absolventi šīs programmas, viņi mums vienmēr parādās jau reālā vidē. Viņi nāk kā mentori, viņi nāk kā žūrijas komisijas locekļi. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka viņi ir uzņēmumu vadītāji, ka viņi ir politikā, viņi visur ir redzami. Savas idejas žūrijai prezentēja vairāk nekā 30 Talsu valsts ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumu. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.